Šī ir diskusija. Šeit sēž cilvēki, kuriem ir viedoklis, bet es ļoti ceru, ka arī zālē ir viedoklis. Nepārvērtīsim varbūt šo par tikai politisku diskusiju. Kaut gan pēdējā laikā mums ir nojausma, ka šī būs izdevīga viela politiskai diskusijai, kopš mēs dzīvojam pirmsvēlēšanu laikā, kur aizgāja mūsu laiks. Es gribu sākt ar Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvi. Jūs esat superīga augstskola, kurā man ir aizdomas, ka jūsu jaukajiem absolventiem ir tieši šādas problēmas, kā mēs redzējām tajos grafikos. Vai jūs uzņematies atbildību, jeb jūs nedrīkstat uzņemties, jo Latvijas valsts nav tikusi galā ar šo vienkāršo atbildi uz jautājumu, vai mums vispār ir kaut kāds plāns, vai mēs zinām, ko mēs gribam šai talantu piesaistē? Un sakiet, tad, kad viņi kļūst par jūsu pirmā kursa studentiem, jūs viņiem godīgi arī pasakat, ka vispār mēs jūs apmācam tāpēc, lai gadījumā, ja mums izdodas kopdzīve un attiecības, mēs gribētu, lai jūs būtu iekšzemes koproduktu papildinātāji Latvijas Republikā, nevis savā tēvzemē, kuras dēļ varbūt viņi ir saņēmuši finansējumu, viņi ir talanti savās valstīs. Trešās valstis mēs, protams, saprotam ar ļoti dažādiem ienākumu līmeņiem, bet, mēs nevaram nepamanīt to Zanes iepriekš teikto, ka Latvijas izglītības sistēma, un lūdzu neapvainojieties, bet dažreiz cilvēki izvēlas pirmkārt naudas un kvalitātes skaistas kombinācijas dēļ, nevis kaut kāda baigā zelta rāmīti ieliktā diploma dēļ. Tātad šiem cilvēkiem ir kaut kādi ekonomiski iemesli, kāpēc viņi izvēlas mūsu valsti, vai mums ir ekonomiski iemesli, kāpēc mēs viņos ieguldamies, vai jūs viņus nolasat kā Latvijas pilsonis un kā izglītības jomā iesaistīts profesionāls? Jā, labdien! Faktiski ļoti, ļoti plašs jautājums no jums izskanēja, un es varētu, protams, jā, es varētu aizpildīt visas 58 minūtes atbildot uz jautājumiem detalizēti. Bet droši vien jāsāk ar pavisam vienkāršu lietu, kāpēc Rīgas Tehniskā universitāte, tāpat kā citas augstskolas, piesaista ārvalstu studentus. Un es šajā vietā gribētu teikt, ka augstskolas misija ir sagatavot tautsaimniecībai nepieciešamos speciālistus tādus, kuri var strādāt atvērtā ekonomikā. Un tas nozīmē to, ka mums ārvalstu studenti nav, kā jūs teicāt, peļņas objekts, vai, kā jūs teicāt, tādas ļoti patiesībā provokatoriskas frāzes. Mēs viņus te atvedam, un tad mēs viņiem pasakam, ka jūs esat... Tā nav. Jo mums veidojot šo te vidi ir nepieciešams nodrošināt gan to, lai šī augstskola būtu starptautiski konkurētspējīga un augstskolā būtu dažādu kultūru apmaiņa, valodu apmaiņa, sadzīve un tā tālāk. Un skatoties uz šodienas pētījuma rezultātiem, es piekrītu, jā, daudzas problēmas mēs varam identificēt, arī mums tās ir. Un tās patiesībā ir jāskatās ļoti dažādi uz šo, jo mums ir ekstrēmi apmierināti studenti, kuri saka, ka viņi ir ieguvuši visu, ko viņi vēlās. Un ir arī cilvēki un studējošie, kuri kaut kādā veidā arī paši nav varējuši integrēties šajā te vidē. Tātad tas nav atkarīgs tikai no pašas augstskolas, bet arī no indivīda, kurš tad ir ieradies šajā valstī, lai iegūtu sev kāroto izglītību un tātad arī diplomu. Un, ja skatāmies arī uz šo statistiku, ko jūs rādījāt, tad 8000 apmēram studējošo, mēs katru gadu uzņemam apmēram 700 ārvalstu studentu. Rīgas Tehnisko universitāte pagājušā gadā absolvēja 688 absolventi. No tiem, man jāpaskatās precīzi, manuprāt, 368 bija maģistratūras studenti un 300 apmēram bakalaura studiju līmenī. Un skatoties salīdzinājumā ar šiem pētījumu datiem, kas tika rādīti, mēs kā absolventus nodrošinam mazāk nekā 10% no viskopējā ārvalstu studējošo skaita. Un te droši vien ir jautājums arī, kurās nozarēs tad mēs to darām. Tātad mēs lielākoties strādājam inženierzinātnēs, mēs esam inženieru zinātņu STEM augstskola, un atgriežamies atkal pie šīs te starptautiskās dimensijas, tad ir nozares, kurās mēs bez starptautiskās dimensijas vispār nevaram iztikt. Aviācija starptautiska, jūrniecība starptautiska, mašīnbūve starptautiska. Un šādā veidā mēs varam uzskaitīt ļoti daudzas dimensijas, kuras ir tikai loģiski,
ka augstskola šajā te vidē strādā, startē un sagatavo speciālistus, kuri tad ir gan konkurētspējīgi, gan atbilstīgi darba tirgumu. Un, jā, mēs sagatavojam arī IT speciālistus, un patiesībā tie ir ļoti, ļoti pieprasīti darba tirgu. Arī to apliecināja šodienas rezultāti. Tāpēc gribētu teikt, ka pieredzes varbūt studējošiem ļoti, ļoti dažādas, un pētījuma rezultāti ir tādi, kādi tie ir. Es nezinu, vai jums jāuzņemas tāda psihologa loma, ka katram tur vienam rociņi jāpatur, jo viņi jau galā ir studenti, nevis bērndārs audzēkņi. Bet vai jūs redzat lomu, ka Latvijas valsts līdzīgi kā viņa dod pasūtījumu, cik mēs kvotētajās profesijās, piemēram, dodam budžeta vietas, ka viņās ir arī kaut kādā mērā līdzi šis, ja nepiesakās uz šīm tautsēmniecībām vajadzīgajām vakancēm, ko jūs apmācīsiet par profesionāļiem, var teikt, vietējie bāleliņi, tad tas ir startautisks konkurss, kurš tad dos to ekonomisko, inteliģento un tādu labumu gan jums kā augstskolai, gan Latvijas valstī kā plaukstošai republikai. Man gribētos pirmkārt aicināt latviešu bāleliņus strādāt vairāk pie tā, lai mums demogrāfiskie rādītāji uzlabotos. Es atvainojos, tur ir tautumeitām ir loma, ne tikai bāleliņiem, ja? Jā, bet tad, lai bāleliņi ar tautumeitām dara to, un lai mums ir pašiem... Labi, bet 18. novembris ir beidzies tagad par augstāko izglītību. Tātad, droši vien, ka tas jautājums ir jāsadala vairākās daļās. Pirmā daļa ir tā, ka mēs esam pieejami kā Eiropas valsts visiem Eiropas studējošajiem, un arī šie Eiropas studējošie tātad var brīvi piedalīties mūsu izglītības sistēmā, tam nav nekāda ierobežojuma. Un droši, ka par trešo valstu studentiem, par kuriem šodien arī ir diskusija, mums valsts mērogā būtu jābūt lēmumiem, kuri tad atbalsta ekonomikas attīstību. Paprecizējiet mazliet kādiem, jo man liekas, ka mēs skāpjamies ļoti uzmanīgi kaut kam, kā kaķītis staigātu pa olu čaumalām. Kaut kam, kas liekas tik jūtīgs, ka kurš tagad uzņemsies? Daram, ja es palūkšu, piemēram, Jānim uzreiz pacelt roku, kā izglītības ministrijas. Viņš teiks, bet kāpēc ne ekonomikas ministrijas valsts sekretārs šeit ir blakus vai kā? Pirms Jānis atbild un ceļ roku, pasakiet, kas būtu tie nenoformulētie ziloņi šajā telpā, kurus mēs visi kopā baidamies nosaukt vārdā. Apskatīsimies uz to prezentāciju, kuru mēs redzējām uz Somu kolēģis prezentēja. Tātad mums ir 4 šādi tās jomas. Mums ir studijas, studiju tā drošība, darba drošība, drošība, kas saistīta ar ģimeni, un pēc tam viss, kas ir saistīts ar valsts aizsardzību un visiem šiem jautājumiem. Un šajā vietā es pārstāvu tikai to jomu, kas attiecinām ir uz studijām. Un šeit droši vien, ka ir jābūt lēmumiem, kuri būtu saistīti arī attiecīgi ar pārējiem nākošajiem posmiem, jo mēs varam sagatavot šos tautsēmniecībai nepieciešamos speciālistus, bet ja nav sakārtota vide, kas ir attiecinām uz darba vidi, uz ģimeni un uz drošību un citiem jautājumiem, kas jau ir nākošie soļi, mēs varam darīt daudz ko, bet tie nav augstskola lēmumi. Labi, mīļais Jānī, vienkārši tev tagad iekrita, vienkārši man kaut kā tā noformulējas jautājums. Kurai ministrijai, tā teikt, šie formulējumi ir jāuzstājas un kuram ir jārunā un jāizskaidro nācijai, ka ir tāda zilā vīza un ir tādi ļaunie parastā darba darītāji, kas teorētiski noņem iekšējo darba spēkam kaut kādus darbus. Proti, ka mēs visu sametot vienā grozā patiesībā tiešām nekur nenonākam. Man vismaz tāds sajūta pēdējos 5 gadus. Jā, un tiešām paldies par jautājumu lielā mērā, kāpēc mēs esam pie šīs diskusijas par to, kas ir tas atbildīgais attiecīgi par šo un kāpēc tas ir palicis svarīgi. Ir tāpēc, ka tā, ka mēs skatāmies arī ārvalstu studentu izmaiņas gan procentos no sistēmas, gan arī kopējā studentu skaitā, mēs jau lielā mērā runājam par principā procesiem, kas šādā intensitātē Latvijā ir zināms jaunums. Tajā brīdī, kad mēs runājam par dažiem tūkstošiem studentu, tiešām skatīties no tiešām tāds vairāk pakalpojumu prizmas, gan no augstskolu perspektīvas, gan valsts perspektīvas varēja, bet tagad es pat teiktu, ir tāda zināmā mērā perfektā vētra sakartus. Pirmkārt, mēs no gan valsts puses, gan arī attiecīgi sabiedrības puses, gan arī no darba devēja puses visi esam sapratuši to, ka, ja mēs runājam par Latvijas demogrāfiskiem izaicinājumiem, viņi jau ir pienākuši, tad lielā mērā, kad mēs runājam par tiem izaicinājumiem, kas šobrīd ir darba tirgū,
Daudzos aspektos mēs redzam, ka iepriekšējā pieeja arī skatīties uz speciālas pārprodukciju un darba tirgus deficītu ir bišķi mainījusies, jo šobrīd visur trūks darbinieki. Tas ir būtiski mainījies. Otrs, kas ir mainījies pie šī apmēra, tā situācija ir tāda. Šis jautājums ir principā 3 ministriju tieši atbildībā katrā no savas jomas. Kurā brīdī jūs triangulēties? Nosauc vārdā. Tātad ekonomikas ministrija, jūsējā un kultūras? Tajā brīdī, kurā ir visi jautājumi, kuri saistīti ir ar attiecīgi to, vai izglītības process ir kvalitatīvs, vai tur ir nepieciešamais atbalsts, vai nav likumdošanas šķērs, vai nav birokrātiskie šķērši, kuri ir minēts arī, protams, kā faktors traucējuši, bet ne tik liels, kā arī pētījumā tika prezentēts. Tas ir absolūts izglītības zinātnes ministrijas lauks, un izglītības zinātnes ministrijas ietvaros arī ir viss darbs pie tā, lai augstskolas rūpīgāk, sekmīgāk pievērstos tieši talantu atlasēji uzraudzībai izglītības procesā. Tagad savukārt ir jautājums par darba tirgu, par šo speciālistu potenciālo un tiešām neizmantoto pienesumu. Tas ir skaidrs, tas ir ekonomikas ministrijas attiecīgi atbildības lauks, un, protams, viss, kas skar jautājums par termiņu uzturēšanās atļaujumu, tas ir uz iekšlietu ministriju. Tas ir 3 ministrijas savstarpējās koordinēšanas. Bet es pieliktu kultūras ministriju, jo viss, ko jaunā dāma nosauca, bija principā par dezintegrētu sabiedrību, kurai ir vajadzīgs kā minimums tulks trolejbusā un vēl citas sociālas prasmes. Es nezinu, labklājības ministrija gal galā par darba departaments ir labklājības ministrija. Ja skatās vēl citas jomas, tad, protams, bet lielā mērā, kur tas trāpa tam varbūt tam zilonim istabā, mums jau valstī nav tāda augstākās izglītības internacionalizācijas stratēģija, kura patiesībā būtu tā, ka šos jautājumus pa plauktiņiem saliktu. Un tas no mūsu arī izglītības zinātnes ministrijas puses ir viens no jautājumiem, pie kā mēs strādājam un virzam un izstrādājam, lai attiecīgi šis jautājums būtu mazliet pārredzamāks. Jo Līdz šim mums likās, ka Erasmus, kas faktiski ir Eiropas Savienības tāds vilnis ar savu naudu, ar savu loģisku, kas arī veidojas kā burbulis. Tāds pats geto, par ko jaunā dāma no Turcijas runāja, ka mēs noliekam, ka Erasmus to dabiski atrisinās, un mēs līdz šim tā kā neļāvāmies, ka tu saki, mums nav šie izglītības stratēģija, talantu piesaistēji, liekas, paga, bet mēs esam 20 gadus Eiropas Savienības dalību valsts. Mums ir nacionāls intereses, mums ir pašlepnums galu galā, kuru mēs neaprečojam. Jā, un līdz šim lielā mērā šis jautājums netika uztverts kā tāds, kurš attiecīgi kļuvis tik liels un nozīmīgs, jo tagad tiešām mēs runājam, esam apstākļos, kuros gan skaitliskais mērogs ir pieaudzis, gan attiecīgi institūcija noslodze ir lielāka nekā iepriekš, gan arī attiecīgi tā automātiskā vajadzība, un es arī no šīs pašas prizmas regulāri skatos, tam ir savi mīnusi, bet tas ir neizbēgami. Arī tas skatījums uz ekonomiskiem ieguvumiem darba tirgu, viņš vienkārši kļūst arvien redzamāks no visiem šiem spiedieniem. Labi, kur ir reakcija no tavs kolēģis, lūdzu? Gribēju šeit piebilst, ka piekrītu, ka valstī nav izstrādāta internacionalizācijas stratēģija augstākajā izglītībā. Un šeit ir vairāk aspekti, kas ir jāņem vērā, izstrādājot šādu stratēģiju, un es ceru, ka tāda būs, ja vajag palīdzīgu roku gatavi. Bet viens no argumentiem, un šeit arī prezentācijā tika minēts, ka mēs esam B grupas valsts ar savu izglītību. Jūs tas aizvainoja? Jo, iedomājieties, viņi jauki pateica pie tās nulles, viņi neteica C, es gribēju viņai palīdzēt. Es pat nevaru teikt, ka tas var aizvainot vai nē. Te var ļoti plašās dimensijās runāt. Pirmkārt, pasaulē ir 35–40 tūkstoši augstskolu. Universitāšu, jā, un būt starp 700 labāko ir ļoti labi. Uztaisam aplausu starp 700 labāko. Ja? Sākam no tā, kur mēs esam, un tad mēs iesim uz augšu. Nevis tā kā glāze nebija pa pusē tukša. Tad mēs sev, protams, salīdzinām ar labākajiem, un lai pie tiem labākajiem nokļūtu, mums ir nepieciešams internacionāla studiju vide. Tas ir rādītājs, kas iedod 30% no tā topa, kurā jūs vēlaties būt, vai mēs vēlamies būt. Un ja mēs šobrīd sakām, ka, un tad kas ir tie rādītāji, ko tur mēra? Tur mēra ne tikai studentu procentuālo sadalījumu, bet tur mēra arī valstu skaitu, no kādām tiek pārstāvēts. Labi, Eiropā 20 ar asti, 30. 27, jā, bet 20 pieskaitīsim ESZ vēl klāt. Kontinentā vairāk. Un mēs tad konkurētu ar tām universitātēm pasaulē, kurām ir 100–150 valsts pārstāvētas.
Un tajā mirklī, jo mēs vairs nevaram dabūt šo reitinga rādītāju, un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Un tas vienmēr ir jāņem vērā, kad mēs par to runājam. Tātad talantu piesaisti no trešajām tai skaitā un arī, protams, Eiropas Savienības valstīm patiesībā ir šīs nulles uzlabošana uz sākumā 1, novēlu, ka tā būtu Rīgas tehniskā sākumā, pēc tam 2, kas lai iet stradiņi, pēc tam lai iet Latvijas universitāte vai otrādi. Nē, Latvijas universitāte, lai iet, es redzu dažus pasniedzējus no Latvijas universitātes vienkārši. Klau, jā. Kaspar, ja tu ņem mikrofonu, tad lūdzu ņem. Tu esi Tautsaimniecības komisijas vadītājs. Es zinu, ka mums ir arī ilgspējīgas domāšanas komisija Saeimā. Un tomēr šis ir kaut kas liekas, tā kā, man kauns to dzirdēt. Paldies, ka Jānis to pateica, ka mums nav šāda stratēģija. Tiešām Latvijas Republikā šis ir kaut kas mega jauns. Brīdī, kad šie ārzemju studenti mums brauc, pat es atvainojos, mēs vēl Eiropas Savienībā nebijām, kad bija Šrilankas studenti. Tā pašā trolejbusā, starp citu, braukāja. Nē, noteikti nav nekas jauns. Pirmkārt, liels paldies gan pētniekiem, gan biedrībai par šo ļoti aktuālo pētījumu. Paldies arī par secinājumiem. Patiešām prieks, ka izglītības profesionāļi jau to pieminēja, bet arī mana pirmā tēze noteikti būtu bijusi par šo augstākās izglītības un zinātnes internacionalizāciju. Šeit, no personīgas pieredzes, pabeidzot maģistrantūru Stokholmā, man ļoti patīk Zviedrijas piemērs. Arī tāpēc, ka Zviedrija, lai kā konservatīvajos mēdījos tiek kritizēta Zviedrijas imigrācijas politika, un tur ir zināmi trūkumi, bet attiecībā uz talantu piesaisti, uz augstu kvalificētas imigrācijas veicināšanu, Zviedrija tomēr ir viena no vadošajām valstīm pasaulē. Ja mēs skatāmies imigrantu integrācijas politikas indeksu, ir šāds indeks, viņš tieši nesen ir atjaunināts, bet ir 23. gada dati, tur ļoti labi var redzēt. Eiropas Savienības vidējais līmenis ir 54. Kas ir tie 54%? Tā ir skala no 100. Skala no 100. Un attiecīgi dažādi, tur ir vesela virkni kritērijiem, sākot no pretdiskriminācijas, veselības pieejamības, darba tirgus, fleksibilitātes, politiskās līdzdalības, izglītības un tā tālāk. Ļoti plašs, faktiski nozarē labi zināms indeks. Eiropas Savienības vidējais tātad 54, Latvijas līmenis 36, Lietuva 37, tātad krietni virs vidējā, Igaunija mazliet tuvāk Eiropas vidējiem 51. 3 vadošās valstis, Zviedrija 86, Portugāla 83, Somija 84. Vai šajā indeksā pēc tam parādās arī labums iekšzemes koproduktam? Jo tas, ka mums ir internacionalizācijas indeks, atvainojos nodokļu maksātājiem, ir vajadzīga tieša izrēķināts labums, tad kas būs? Tad būs, es nezinu, vairāk naudas budžetā? Kāds būs tas šeit tad ejam atpakaļ uz to, kāpēc Zviedrija ir pirmajā vietā. Tāpēc, ka viņiem jau sen ir šī internacionalizācijas stratēģija. Zviedrija, tad, kad viņi pirms vairāk kā 10 gadiem tas bija politisks konsensus, neatkarīgi no tā, vai moderāti vai sociāldemokrāti pie varas, vienojās, ka Zviedrijai jākļūst par zināšanu ekonomiku. Gan zināšanu radītāji, patērētāji, eksportētāji, un tā apziņa sakņojās, tā galvenā tēze bija, ka šīs zināšanas 99,9% gadījumu veidojās ārpus Zviedrijas. Skaidrs, ka dzīvojam globalizētā pasaulē, lai gūtu pieeju šīm zināšanām, ir jāveido atvērta augstākās izglītības un zinātnes ekosistēma, jāvilina labākie talanti un pēc tam jādomā, kā viņus noturēt. Jo tas jau tālāk ir tieši saistīts ar inovācijas ekosistēmu, ar kultūras zināšanām, ar zinātnes diplomātiju, Eiropas Savienības konkurētspējas politiku un tā tālāk. Un Zviedrijas ekonomika to ļoti labi saprot, tāpēc Zviedrijai ir ārkārtīgi dinamiska, gan jaunu uzņēmumu vide, gan augsto tehnoloģiju nozars, eksporta orientētās nozars. Man pašam, ja man būtu bijusi tāda vēlme, bija ļoti daudz iespēju palikt Zviedrijā. Iemācīties zviedru valodu, to es daļai darba dēļ, jebkurā gadījumā apguvu, bet tā sistēma, par ko runāja arī studenti no Turcijas, tur tomēr tas strādā, lai gan Zviedrijas kultūra arī ir diezgan insulāra. Nav viegli iegūt zviedru draugus. Es ļoti labi saprotu to, ko studenti no Turcijas teica. Ziemeļu kultūras tomēr ir diezgan nostatas. Cilvēkiem patīk čupoties ar savējiem, ar cilvēkiem, ar ko viņi ir iepazinušies pamatskolā, vidusskolā un tā tālāk. Un ārzemniekam, ārzemju studentam nereti ļoti grūti iekļūt šajos draugu lokos. Bet Zviedrija tomēr dara visu, lai cilvēki varētu mācīties zviedru valodu, lai cilvēkiem būtu. Viņiem pat ir īpaša organizācija, kur šobrīd pārvalda Valenberga fonds un Zinātņu akadēmija, kas veicina praksi šādiem
akadēmiskās, atkal prioritārajās nozarēs orientētiem studentiem, vai tas būtu IT, vai tās būtu inženierzinātnes, vai tie būtu jaunu uzņēmumi, un tādējādi pēc iespējas lielāku daļu noturēt. Fonds, kas makšķerē talantus, lai noturētu valstī, tad, kad jau ir prakse, pirmā darba pieredze, cerams, pirmā mīlestība, pirmais žunk, un tu jau esi jau tas pirmais, mēs jau redzējām, arī šajā pētījumā ir tieši tā darba iespēja. Un prakse, protams, ir tas trampolīns atspēriens, lai šādu pirmo iespēju gūtu, iegūtu ierakstu CV, un tad jau tālāk. Ļoti labi. Tev kā Tautssaimniecības komisijas vadītājiem saki, tu nebija zālē vēl atnācis, kad Somijas pētnieks runāja, ka tur valstī ir noticis, un man likās ļoti interesants aspekts, ka tie patiesībā būs darba devēji, kas pateiks, vai viņiem to tagad vajag, vai to tagad nevajag. Man ir iespējas, ka šis ir politisks filtrs Latvijā, kur politiķi un attiecīgi ierēģi ar savām akcijām tālāk tur šo kā faktiski līdz galam neizrisinātu jautājumu, kurā darba devēju teikums par to, kādās jomās viņam ir vajadzīgs un tā tālāk attiecīgi talanti aizpildīt robus nākamajiem 5 gadiem, ir, tā kā paldies, ka pateicāt, tagad mēs lemsim. Vai tu iedomātos, ka Latvijā būtu tāds politisks klimats, ka tu teici skaistu tādu interesantu detaļu bija toreiz Zviedrijas valdība ar darba devēju konfederāciju vienojās. Somijā bija mazliet savādāk. Darba devēji pateica un politiķi paklausīja. Man radās tāds iespējas no pētnieka pirms tam. Latvijas darba devēji jau tagad to ir ļoti skaļi pateikuši. Jā, un ko politiķi atbildējuši? No draugiem grupu, kas aktīvi darbojās arī jaunu uzņēmumu vidē, viņi kliedz izmisīgi. Padariet šo elastīgāku, lai mēs šos talantus varam ne tikai Latvijā noturēt. Man ir sajūta, ka viņi kliedz pret sienu, un sienā man ir sajūta, ka stāv tādi nokaunējušies politiķi ar dažādiem futbolistu numuriņiem vai partiju nosaukumiem uz krekliņiem. Un tā īsti nepagriežas ar seju pret tiem darba devējiem. Tas ir tāpēc, ka ļoti labi arī vadošā pētniece noprezentēja šo viltus dilemu starp, tas bija ekonomiskais pragmatisms, it kā no vienas puses, un nacionālā drošība no otras puses. Šī viltus dilema, absolūta viltus dilema. Galam, tad kāpēc viltus? Kur ir tas viltus? Tāpēc, ka Latvijas nacionālās drošības viens no priekšnosacījumiem ir dinamiska, atvērta ekonomika, mūsu spēja absorbēt un noturēt šeit talantus, veidot mums konkurētspējīgas eksporta orientētas uzņēmumus, un tikai tad mēs varēsim būt ilgtermiņā droši, paralēli tam, ko mēs investējam mūsu fiziskajā aizsardzībā, gan iekšējā, gan ārējā drošībā, ir šāda dinamiska, eiropeiska, starptautiski eksponēta ekonomika un ar to cieši sajūgta izglītības un inovācijas sistēma. Paldies. Es speciāli paņēmu futbolu, jo man liekas, ka Rostovskim patīk futbols. Aigar, uzliec lūdzu cepuri, ka tu esi LTRK šefs jau kaut kāds pēdējos 3 miljonus gadu. Vai tu varētu lūdzu atbildēt, vai tev ir tāda sajūta, ka tev stāv tāda siena pretī un tev nav atbildes? Latvijas valsts ekonomikai izaugsme būtu vajadzīga straujāka un dinamiskāka, un mēs to redzējām ar šiem trešo valstu studentu pieredzēm. Lūdzu, iedot to savu. Un, protams, mēs nevaram aizmirst, ka tu arī augstskolas turība īpašnieks, tātad tev ir arī šī tiešā pieredze. Jā, paldies. Pirmkārt, paldies organizatoriem par šo sarunu, jo, manuprāt, beidzot par šo tēmu ir jārunā atklāti, un tieši. Es sākšu no LTRK un no drošības. Šodien es pēc šī pasākuma 4 es braukšu atved vizītē pie ASV patreizējā vēstnieka Latvijā Kristofera Robinsona. Un tad, kad viņš ieradās Latvijā, viņš parasti vēstnieki arī atnāk uz LTRK, un pirmajā sarunā viņš teica man tā: Aigar, Latvijas drošības pamatā ir ekonomikas attīstība. Tā ir ASV mūsu strateģiskā partneri, kā saka vēstījums. Tad drošības pamatā ir Latvijas ekonomikas attīstība. Tagad, ja mēs skatāmies uz to, kā mēs kā ekonomika attīstamies, protams, ja mēs pastamies pēdējos 30 gadus, nav tik slikti. Kad sabruka Padomju Savienība, mēs priekš, GDP per capita bijām kaut kā 25% no Eiropas vidējā, vai tagad mēs esam 70%, bet pastamies uz kaimiņiem, tur ir daudz labāk, mēs Eiropā tur buksējam. Un mums, šis beigtais zirgs, kā mēs to ekonomiku esam attīstījuši pēdējos 30 gadus, viņš nevelk, mums vajag kaut ko citu iekšā. Jā. Domnīca Lāzera, LTRK, mēs redzam kā vienu no centrāliem driveriem Latviju, kā vieta, kur pulcējas talanti, kur kā saka, talanti grib būt, vietējie cilvēki šeit piedzimuši, kad mēs esam atvērti talantiem no visas pasaules un tam līdzīgi. Protams, un attiecībā uz visu imigrācijas tēmu, skaidri visiem jāsaprot, ir tikai 2 opcijas.
šeit imigrācija būs, tas ir neizbēgams process, neizbēgams. Mēs varam tur darīt, ko grib, tas būs. Un ir divas opcijas. Vai nu mēs to organizējam pragmatiski, ar filtriem, skatāmies no kurienes, skatāmies kādā veidā, integrējam, vienmēr turam pamatnācijas kontroli, bet daram ļoti pragmatiski, un tam ir vajadzīga politika. Politikas līdz šim nav bijis. Nav bijis un nav. Kāpēc? Politiķi tādi. Jautājiet, kas ir politikā. Jautājiet, kas ir politikā. Tad nav tālredzības, bet tā ir atsevišķa diskusija. Tad vēstījums no šī brīža vajag šī tēmā politika. Otrs, ja mēs to nedarīsim pragmatiski organizēt, tas notiks haotiski, un tas būs slikti. To mums nevajag. Mums vajag pragmatisku pieeju. Tagad, tad atkal vēl no LTRK puses skaidrs, kad darba spēka problēma ir viena no top 5 jautājumiem, kas saka biznesam, tur papildus birokrātija, nodokļiem, enerģētikai un finanšu pieejamībai, darba spēka lietas, tā ir konkrēta problēma. Tā māžošanās to, ka mēs kaut ko nelaižam iekšā, ka mums uzņēmēji, kas saka, velk iekšā caur Poliju, tas viss ir, tas ir smieklīgi, ja? Mēs pazaudējam vēl naudu un tā. Vēl viens cipars, starp citu. 2024. gads PMLP dati. Uzturēšanās atļaujas 130 000. Dati PMLP varat pārbaudīt, jebkurš. Ārvalstu studenti no trešajām valstīm kaut kādi 7000, mazāk kā 5%. Ja? Vienkārši tas tā, lai tur nav tā, ka tagad tur nezinu, kas tur studenti tagad gāž 130 000 uzturēšanās atļaus. Iet PMLP mājaslapā pasties. Un tad tie visādi tie sarežģījumi pret tiem talantiem, tas viss bremzē mūs. Ja? Tas ir par to LTRK. Citiem sanāk, tāds vilnis jau šobrīd ir uz mazapmaksātām profesijām, tavuprāt, nevis uz šīm ekscelentajām. Visa pasaule cīnās, gudrā pasaule, attīstītā pasaule cīnās par gudriem, talantīgiem cilvēkiem. Kalifornija, Silīcija ielē. Kalifornija, ja viņu izgriezt ārā kā valsti, 5. bagātākā valsts pasaulē. Silīcija ielē, talanti, cīņa par talantiem. Tagad to pašu dara Teksas un tam līdzīgi. Cīņa par talantiem. Ja? Visi saprot, kur būs talanti, tur būs nākotne. Ja? Tagad tu man pieliki arī turības cepuri. Ja? Respektīvi, ja? Atšķirībā varbūt ne ar tev, mums cita situācija. Es esmu investors, man tas ir tā skaitā bizness, man par cik nav nekādu publisko dotāciju, lai es investētu, man vajag naudu. Vietējais tirgus strādāja, un es uz ārvalstu studentu piesaistīju skatos kā uz eksportu. Tas ir tāds pats eksports, kā kurš tur tirgo pudeles eksportē, kurš tur kaut ko citu eksportē, es eksportēju augstāku izglītību. Bet es skatos uz eksportu ilgtermiņā. Tātad, lai šie studenti brauktu vairāk, lai viņu apmierinātu, man viņam jāpiedāvā zinām kvalitāti, zinām servisi. Ja? Un tā ir tā pieeja. Ja? Starp citu vēl, pa ekonomiku kopumā. Lāzera pētījums pirms kaut kāda pusgada. Pienesums ekonomikai no augstākās izglītības eksporta 385 miljoni, mēs jau šobrīd esam priekšā tranzītam. Tad augstākās izglītības eksports pienes Latvijai vairāk kā tranzīts. Tas ir šobrīd 0,92% no IKP. Nevajag mums to naudu, jā? Tad nevajag. Okay. Es tad teiktu, ka tie ir provokatīvi, jā? Tie visi tie stāsti, jā? Tā kā, ko tur vairāk piebilst, jā? Tā kā es domāju, iesākumā būs normāli. Būs normāli. Ģirt, tu pārstāvi šobrīd Rīgu, tu esi bijis arī iepriekš Latvijas Republikas parlamentā, tu esi salīdzinoši konservatīvs politikas, es teiktu, realizētājs. Rīga kā lielākā valsts ekonomika šobrīd nelepojas, bet vēlas atkal pārsniegt izaugsmi, piemēram, tai pašai Viļņai un Tallinai. Es neatceros, tu biji jau zālē, ka tur bija tas viens Igaunijai un viens Lietuvai, par ekscelento kādu tur, bet tas bija tikai viens no tādiem veidiem, kā uz to paskatīties. Vai šobrīd tā vēršanās pret migrāciju, kāda ir Rīgā par šo nelegālo daļu, nav iemetusi tai pašā groziņā šo, par ko mēs mēģinām šobrīd noskaldīt kā atsevišķu daļu un atgriezties pie šīs sadaļas talantu piesaiste Latvijai? Jā, paldies. Pāris lietas, lai precīzāk informācija arī komentāru uz iepriekš teikto. Punkts 1. Es esmu studējis Stockholm School of Economics in Rīgā kopā ar Lietuvas un igauņu studentiem, tā ka es absolūti uzskatu to, ka tas bagātina, ja mēs studējam kopā ar citu valstu studentiem, jo man tas laiks Stockholm School of Economics in Rīgā bija absolūti brīnišķīgi 3 gadi. Angļu valodā studijas bija, tā kā es vienmēr atbalstīšu ārvalstu studentus Latvijā. Tas ir punkts 1. Punkts 2. Ir pilnīgi skaidrs, ka es strādāju 10 gadus KPMG un 5 gadus Ernst & Young starptautiskās auditoru kompānijās, un
Tas, par ko mēs runājām un runājam, un visās valstīs runā, tas ir talent management, par to, ka mums talanti ir jāpiesaista, viņi ir jāvada uzņēmumi, viņus piesaista, apmāca, notur. Tas viss ir absolūti skaidrs, un tas jau pasauli darbojās gadu desmitiem par šiem jautājumiem. Tas nav nekāds noslēpums. Ejam tālāk, punkts 3. Maz replika Brišēn kungam par to, ka Zviedrijā viss ir tik brīnišķīgi, nav brīnišķīgi, mēs zinām visas tās bandas un tā tālāk, tas ir cits imigrācijas rezultāts, bet ir pat vēl viena nianse. Man arī kolēģi, ar ko es kopā studēju Stockholm School of Economics in Riga, kur es, ja pareizi atceros, arī Brišēn kungs, man liekas, arī studēju, man viņi aizbrauc arī uz Zviedriju, un tad īstenībā tas viņu stāsts nav nemaz tik viegls, līdzīgi kā stāstīja studenti no Turcijas. Īstenībā tie latvieši Zviedrijā, viņi pat ir augstu atalgot un tā tālāk, bet tā integrācija tajā Zviedru vidē nav tik viegla, tāpēc, ka Zviedri arī ir augstprātīgi, tādi ziemeļi noslēgti, viņi tusē Zviedriem, varbūt viņu bērni, varbūt manu studentu, ar ko es kopā studēju, viņu bērni jutīsies kā savējie, bet šajā brīdī, es domāju, tā ir arī tāda absolūti milzīgā problēma, kas ir. Ejam tālāk, to, ko Rostovs kungs teica, 5% pēc būtības tā nav taisnība studenti, tāpēc, ka no tiem 130,000 ir Krievijas pilsoņi, kuriem šeit ir uzturēšanās atļaujas, kas īstenībā visu mūžu ir dzīvojuši pat Latvijā, Krievijas federācijas un tā tālāk, ir Ukraiņu bēgļi, tā ka to visu sajaukt un tagad teikt, ka mums nebūtu Ukraiņas stāsts un nebūtu Krievijas šie pensionāri un vispārējie, kuriem ir uzturēšanās atļauja, nevis termiņu uzturēšanās, bet pastāvīgās, nebūtu tie 130,000 un studenti būtu daudz būtiskāk, tas vienkārši tīri tā par tiem procentiem. Bet ejam vēl tālāk, studentiem ir jābūt. Kur ir liela problēma, ko šeit nepieminēja, manuprāt, ir tas, kāpēc studenti nepaliek Latvijā, piemēram, nav jau kur palikt. Mums īstenībā, par ko mēs runājam 3-5 gadus, ir milzīga problēma, tā ir zinātne, inovācijas. Tādā ziņā, kad mums tas zinātnes inovācijas ir ļoti zemā līmenī, mēs nespējam noķert, un studentiem nav jau, viņi ir saņēmuši maģistrus, viņi ir pat doktori, viņiem nav kur lekt iekšā, tādā ziņā nav kur attīstīties tālāk, viņiem piedāvā, Latvijas ekonomika, diemžēl nav tajā augstāko tehnoloģiju līmenī, diemžēl, ir tās vietas, bet viņas ir ļoti maz. Kas mums ir tie vienradži? Printify, Printiful, kas tagad apvienojās, tas ir mūsu, manuprāt, vienīgais vienradzis 35 gados. Mums pietrūk šo vienradži. Kāds tam sakars ar talantiem, jo piedod? Nē, talants, ja brauc uz šeien, lai paliktu šeit, viņam ir jāpaliek. Un pēdējā lieta par drošību. Bet tomēr atpakaļ pie tava ikdienas darba. Tu esi deputāts, kurš realizē kaut kādu attieksmi, ja tā var teikt, Rīgā. Piemēram, kur paņemam vienu piemēru. Jaunā dāma stāstīja, ka viņai, ja pareizi atceros, pašai, piemēram, bija jāmaksā par kursiem, un viņi ir pieejami tikai online. Tātad Latvijas valsts nemaz nenāk ar, ja tā var teikt, mīļā iemācies latviešu valodu, tev būs vieglāk atrast latviešu draugus. Kur mēs, es nezinu, piemērs Beļģijā vai Francijā vai kur, pašvaldība metās virsū katram iebraucējam, un pat ne tikai studentam, ar kuru doma izģērbsim, jo viņš taču ir talantīgs, viņš taču iedos mūsu iekšzemes koproduktā lielāku ietekmi, ja paliks. Viņi metās virsū pat cilvēkam, kas švakā profesijā strādās, lai galvenais notiek šī integrācija. Man liekas, ka tai jomā mēs darām tieši necik. Nē, mēs darām, bet tas ir ļoti labs jautājums, un tad, kad es esot Saeimā 9 mēnešus, kamēr man kolēģi bija valdībā pirms valdības krīšanas, par latviešu valodas kursiem. Latvijā viņus organizē, Rīgas kursi vienmēr ir pārpildīti, visi paņemti, mācās, teiksim, arī Krievi, kas šeit joprojām mācās latviešu valodu. Viņi ir, tad ir sabiedrības integrācijas fonds, un tad ir vēl kaut kur, man liekas, vai darba tur inspekcijā kaut kāds vairāks iesās, tas ir nodarbināts aģentūra. Tātad ir saskaldīts šis viss te un netiek koncentrēts, un tāpēc arī viens no uzstādēm ir sabiedrības integrācijas fonds, ko varbūt vajadzētu tā kā pārstrukturizēt, pārformēt. Tagad mēs par kaut ko citu runājam. Bet par drošību, pabeidzot svarīgāko lietu, tas, ko mēs arī esam postulējuši un teikuši, mēs esam absolūti, principā par talantu menedžmentu, par talantu piesaistēm, bet mēs esam pret to, ka, piemēram, mums ir labs augstskola, Stockholm School of Economics, es domāju, viņi neparādā šajā sarakstā, tāpēc, ka viņi filiāli Stockholm skolai. Bet mums ir brīnišķīgs Radiņu universitāte, kuras ārsti, kas tiek izaudzināti, aizbrauc strādāt uz Dubaju un tā tālāk.
Mums ir šie labie piemēri, un Stradiņu universitāte manā sarakstā ir pirmā. Bet viņi aizbrauc uz Dubaju. Mums ir jānostājas lidostā Rīga, un jāsaka, čali, tai Dubajā tur nekā nav. Latvijā tev būs foršāk. Mums ir grūti konkrēti ar Dubaju, diemžēl, bet stāsts pabeidzot varbūt pēdējā tēze no manīm par to drošību. Tas, par ko mēs kategoriski iestājāmies par to, ka augstskolas arī turība, es pieņemu varbūt, bet varbūt arī nē. Bet ir sarakstīņš, teiksim, tas nav stāsts par Stradiņu universitāti, tas nav stāsts arī par Rīgas Tehnisko universitāti, bet tas, kad vienkārši mēs masveidā vedam iekšā, iztirgojam Latvijas drošību, jo no vienas puses jūs sakat, jā, tā kā students, tas ir talanta menedžment un tā tālāk, es neesmu droši, ka tie 10, labi, viņi nav 10, viņi ir 4000 no Indijas, teiksim, ka viņi visi ir talanti un nākamie zinātnieki, nav tā daudz, vienkārši lidostā tiek atgriez, es arī tikos ar robežsardzi un tā tālāk, viņi intervē to students, kas brauc studēt, viņi nemāka angļu valodu, kādā veidā jūs iedomājaties, kā viņi studē. Tur ir problēma konkrētās augstskolās, kas īstenībā to vērtīšanu par to, ka vai viņš vispār spējīgs studēt, jo viņš atbrauc šeit, viņš dabūna studentu vīzu, it kā studē, augstskolai svarīgi noturēt, jo viņiem peļņa, lai varētu taisīt investīcijas, kuras tos, tā nauda viņam ir vajadzīga, lai investētu. Bet tad viņš paņem, viņš īsti nestudē, viņš tur kaut kā brauc cauri, strādā vietējā tirgū, kebabs, vēl kaut kas, volti. Un pēc tam tāpatās viņš aizbrauks projām, jo viņam tā studijas pēc 4 tās studijas pēdiņās beigsies. Mēs esam pret šādu nekontrolētu... Bet sanāk, ka mēs esam reālajā dzīvē pār stingru kontroli, lai visus boltus, feikos studentus atšūt un izmest, jo bet mēs nekādā veidā pagaidām nedaram neko, lai šos unikālos talantus, kuru iekšzemes koproduktu labums būs Latvijas Republikas budžeta ieņēmumi, darīt. Sanāk, ka mēs tikai speram ārā. Un šeit es negribētu pārmest universitātēm, ir tiešām grūti konkurēt. Mana vīzija, mans sapnis, ka mēs ar augstskolām Latvijas universitāte, Tehniskā universitāte, Stockholm School of Economics, Stradiņu universitāte, mēs konkurētu par Eiropas Savienības studentiem, nevis trešo valstu studentiem no Indijas vēl. Trešā valsts ir arī Austrālija. Jā, bet nevajag, viņi nav šeit Latvijā, viņi nav šeit Latvijā, šeit ir 4000 Indijas studenti, šeit ir uzbeku šoferi tiek piesaistīti kā darbinieki. Tās ir lielākās grupas. Es gribu, lai mēs konkurējam par Eiropas Savienību šiem talantiem, kas ir šie studenti, kas brauktu šeit, un ir grūti kāpēc Indija pārsvarā? Kāpēc nevar piesaistīt, sauksim viņas par dažādas un daudz dažādas valstis, lai celtos gan reitingos, gan arī tiešām šī dažādība, nevis biedējošais lielākās valsts Indijas pārsvars šajā studentu listē? Ja runā par turību, mums no apmēram 50 valstīm studē, mēs uzņemam tikai apmēram 12-15% no tiem, kas piesakās. Ja tas būtu tāds monkey business vienai dienai, tad mēs uzņemtu attiecīgi gadā varētu uzņemt 10 reizes vairāk. Mēs to nedaram. Kā es teicu, bizness ir uzbūvēts uz ilgtermiņu. Ja runā par absolventiem, tad mums 72%, mums pār tikai 1000 absolventi, tas kaut kāds tāds vēstījums, ka turība tagad ir pārpludinājusi te visu Latviju ar šitiem, tas ir pīrais feiks, mums vispār par šiem 20 gadiem ir 1000 absolventi. 72% strādā privātās kompānijās, 22% ir palikuši un izveidojuši savu biznesu, 17% no absolventiem ir savs biznes. No visiem, nevis... Jā, tas ir rēķini, tie, kas ir absolvējuši no 1000 cilvēkiem, 170 ir apmēram savs biznes. Daļa šeit, daļa ir ārpusē, jo daudz vienkārši viņi šeit sāk darboties, te par cik dažādu iemeslu dēļ nav Vincent, viņi vienkārši ir pasauli orientēti, viņi to biznesu uztais kaut kur citur, Tas ir tas, ko es gribu pateikt, bet vēl redz pa tiem talantiem un to visu. Kā es jau teicu, tā ekonomika 30 gadus ir attīstījusies tā kā ir. Tur, kas saka, politiķiem tad ir jāpastās ir spogulī, kāda ir tā vide bijusi. Bet redz, var jau visu laiku skatīties, mēģināt no tā citrona vai zirga izspiest, kaut ko darīsim tādā veidā. Bet tu vari pieiet otrādi veidu, tā kā es saku, tu dari tāpat Kalifornijā. Ja pašai, kas saka, dotai sabiedrībai nav tās jaudas, tu vari uzbūvēt infrastruktūru un piesaistīt talantus, nevis, ka viņi nāk kā darba ņēmēji, bet ka viņi veido šeit biznesu. Ka viņi rada tos vienraidžus, kaut kādā kombinācijā ar. Jo paskatāmies uz Ameriku, cik daudz tos vienraidžus uztaisa cilvēki, tais kādām trešām valstīm, no Indijas un tam līdzīgi. Tas ir jautājums, kā tu tai lietai pieeji, un, atvainojos, pasauli ir 8 miljārdi. Vienkārši ir, kā es saku, ir mums saprātīgi un gudri tas ir jāizmanto, jo nav tā, ka,
arī, kad teiks, tagad, lai brauks no Zviedrijas un Eiropas, jā. Es domāju, ko darīsim, ja tad atbrauks no Zviedrijas melnādains students, tad viņš tā kā ir kas viņš tad ir tīri? Zviedrs, jā. Un tad, ja atbrauc Indijas izcelsmes no Stokholmas, tad viņš ir kas? No Indijas? Ja viņš atbrauc, ja viņš to Indijas padzīvo Zviedrijā, un tad viņš ir uzreiz, kā tad ir? Ja paņem līdzi no Indijas... krāsi tā problēma, kas ir problēma? Tas, ka paņem no Indijas visu savu ciemu, sākumā paņem savu ģimeni, pēc tam arī paņem visu ciemu. Tā ir tā problēma, kas Latvijā, diemžēl, šobrīd ļoti aktīvi Kurš paņem ģimenes, tad darbojaties? Jā, labi, ģimeņa apvienošana ir starptautiskās tiesības, tās mēs nevaram nekādā veidā regulēt. Sakiet, lūdzu, lai paplašinātu šo... var cikot, mums ir aizdomas, ka tiešām no 8 miljārdiem 20% objektīvi ir Indijas pilsoņi. Vienkārši viņi ir. Tā ir šajā planētā. Indija ir lielākā valsts. Pēc tam 19% ir ķīnieši, un tā mēs varētu iet. Sakiet, ko jūs, mīļā Rīgas Tehniskā universitāte, darat, lai šo valstu sarakstu papildinātu ar vēl citām, piemēram, Amerikas Savienotajām, Kanādu, tādām, ko mēs uztvertu par vislabākajām, bet trešajām? Tātad sākšu pavisam ar vēl vienu solīti atpakaļ. Lūdzu. Diskusija šeit notika par to, ka mums ir jāpiesaista Eiropas students. Un tagad paskatīsimies pavisam atvērtām acīm uz to, ka Latvijā ir demografijas katastrofa. Sauciet, kā ir. Te mums ir katastrofa. Bet Eiropā arī jauniešu skaits samazinās. Visa Eiropa noveco, par ko mēs visi konkurējam par vienu un to pašu studentu. Visa Eiropa konkurē par Eiropas studentu. Un Eiropas valstis ir atvērušas sevi šīm trešajām valstīm, tāpēc, ka arī Eiropa vēlas piesaistīt savām valstīm talantus. Un tāpēc šeit diskusijai vajadzētu būt nevis par to, kāda ir krāsa studentam vai kāda nacionalitāte. Mēs runājam par to, ka mēs gribam šeit talantus. Un tad ir jāvēršās uz talantu piesaisti. Talanti, tas ir atslēgas vārds. Un šeit mēs nedrīkstam būt rasistiski vai nacionāli. Mums ir jāpiesaista talants un jānodrošina to, lai šis talants šeit labi justos. Un tagad par to, ko tad Rīgas Tehniskā universitāte dara. Tātad Rīgas Tehniskajā universitātē pēc pēdējiem QS rankingiem ir 101 valsts pārstāvēta. Jā, paldies. Tas ir puse no visām uz puse no pasaules, jā. esošajām. Protams, ka mums ir valsts, no kurām mums ir pa vienam studējošajam. Mums ir valsts, no kuriem mums ir, neslēpsim arī Indijas studenti, mums ir daudz, un par to mēs esam priecīgi, jo tiešām mums ir izdevies piesaistīt talantus. Rīgas Tehniskā universitāte jau 3 gadus atpakaļ ir apstiprinājusi savu politiku, internacionalizācijas politiku, kura nosaka, ka mums ir mērķis piesaistīt studējošos no Eiropas ekonomiskās zonas un OECD valstīm. Un mēs savu politiku šajā virzienā virzam, lai visiem tiem, kas mūs šobrīd klausās, būtu pilnīgi skaidrs, lai piesaistītu studentu no ārvalstīm, ir nepieciešami 5 līdz 7 gadi. Tas nav tā, ka es aizbraukšu tagad uz punktu A vai punktu B, uzaicināšu, un viņi atbrauks ar vagonu. Vai kā jūs gribētu, lai viņi atbrauc ar autobusu? Lai ar lidmašīnu, ar Baltikam tagad problēmas, lai lido, lai uztur to. Tā nav. Tas ir ļoti ilgs un mērķtiecīgs darbs konkrētā tirgū. Pirmie rezultāti parādās pēc 3 gadiem. Sakiet, kuras ir šobrīd jūsu mērķvalsts, kur jūs tagad, kurās 3, valstīs 5 gadus jūs tagad investējat, lai mēs būtu droši, ka tie talanti būs, ja tā var teikt, nacionālai sajūtai akceptējami. Es neprasīšu prātas krāsu, bet Turcija, doma uz to. Mūsu mērķvalstis Turcija, Meksika, Albānija, Japāna, Bulgārija. Tālāk 3 gadu perspektīvā Īrija, Čīle, Ēģipte, Francija, Spānija, Itālija. Katra piektā ir Eiropas Savienības valsts, un es dzirdu ar vienu lielāku atvērumu arī citiem kontinentiem. Būtībā bija arī Dienvidamerika. Jā. Ok, visu cieņu. Jūs tajā investējat. Sakiet, kā jūs pēc tam, kad jūs būsiet 3 gadus vai 5, tam Čīles studentam klājuši šo iespēju, un viņš atbrauks, ko jūs pēc tam varētu labāk izdarīt? Kas pa šiem 3 gadiem vēl ir jāizdara Latvijas Republikas, laikam jau šai bišķiņu un nākamajai saimai, lai jums būtu
skaidrs, kāda ir valsts stratēģija talantu piesaistē, ka pirmkārt viņi eksistē, otrkārt viņi ir vislabākā pasaulē. Jā, jūs jau tikko pateicāt, mums ir vajadzīgs, lai mums ir valsts stratēģija talantu piesaistē. Kam viņi ir jāuzraksta? Jūs pieteicāties palīgā, ja to rakstītu Jānis. Politikas veidotājiem, ja Jānis rakstīs, noteikti palīdzēs. Jāni, kādu uzticību forši. Apsveicu. Varbūt jums, Saimai, ir jāizdiskutē tā, ka maz neliekās. Nezinu, pirms vēlēšana gaismā. Diskutējiet. Izdiskutējiet un nolemjam vienreiz. Somijai liekas, ir līdzīga pieredze bijusi. Viņi diskutēja, bija diezgan aizslēgta sabiedrība un izklausās pirms 10 gadiem tā nodiskutējās, ka visi diskutanti kļuva par attiecīgi servisa sniedzējiem, ja tā varētu teikt. Man radās tāds iespējas, ka tie paši pētnieki, kas to pētīja, pēc tam bija amatos šajos international houses, kā viņi stāstīja. Vienkārši es tev atstāstu īsi, jo tu nebija vēl zālē. Tātad šis piemērs, ka katrai sabiedrībai ir kaut kāds mirklis, kad viņa ir izmisusi vai nezin, vai kaut ko nesaprot, bet tu tā kā liekas, ka pietiks miņāties, ne? Vajadzētu par šīm lietām diskutēt tā vietā. Saima 2 mēnešus par vienu citu lietu diskutēja. Man patīk palasīt Latvijas sadaļu Redditā. Un tur ļoti bieži arī studenti, kas skatās uz Latviju, vērtē iespējas Latvijā studēt, raksta jautājumus, un tad cilvēki atbild. Kas ir dominējis šajā Reddit sadaļā Latvijas pēdējos 2 mēnešos? Stambuls konvencijas ārprāts un Nacionālās apvienības rosinātie imigrantu reidi. Protams, ka tas vienkārši brutāli atbaida jebkādu interesi no jebkādiem starptautiskiem studentiem par studēšanu Latvijā. Inteliģence pasaulē vadās pēc normāla sadalījuma. Neatkarīgi no dzimuma, etniskās piederības, ādas krāsas, un vispār kauns, ka mēs šajā panelī vispār pieskaramies tādiem jautājumiem kā ādas krāsa. Kāpēc mums nav Eiropas Savienības studenti? Šeit droši vien atbilde ir gan reitings, diemžēl mums nav Karolīnskas, KTH vai Upsals, jā, mums ir SSI filiāli. Mums ir RSU medicīna. Ja tā ņem, tad šajā jomā, sorry, bet reitingam ir nozīme, īpaši, ja mēs skatāmies uz vistalantīgākiem Eiropas Savienības. Bet tad atkal paskatāmies, šie vektori strādā abos virzienos, kā noturēt esošos ārvalstu studentus, bet vienlaikus kā dabūt apakaļ arī mūsu studentus, kas studē ārzemēs. Un šeit brīvība, iekļaujoša sabiedrība, pie kā mūsu studenti ir pieraduši Nīderlandē, Somijā, Zviedrijā. Kas ir tā motivācija atgriezties pie nosacījuma, ka šeit ir švakāk ar darba tirgu, mājokļu tirgus ir diezgan saspringts, ģimenes politika varētu būt labāka. Kā motivēt tos pašus mūsu studentus atgriezties šeit Latvijā, ja viņi sagaida, ka tur būs tāds pats individuālo brīvību un iekļaujošs sabiedrības līmenis, kā tur, kur viņi studē? Es tev apsveicu, mums saucamais reemigrācijas saldo ir 300 gadā par labu uz atgriešanos. Ja? Tā kā viss čikiniekā Latvijā lēnām lietas uzlabojas, un ne bez šīs lieliskās organizācijas ar pasaules pieredzi Latvijā ietekmi, tāpēc viņi šo uztvēra kā aplausus. Jums, jaunieši, paldies liels. Jāni, varbūt iedod to, mēs tā kā mēģinājām, ja tā var teikt, atrast adresīti vai darba grupas nākamo sanāksmes laiku tavā vai citu cilvēku kalendārā, un ko tu gribētu, lai tur tev kolēģi, es nezinu, vai tu būsi priekšsēdētājs tajā sanāksmē, bet kam tur būtu jāsēž, cik ātri jāvirzās, un varbūt tieši tāpēc, ka tas var pārvērsties politiski. Kur atkal atvaino, kas par piemērs vienkārši lieliskākais. Ja tas būs politiskā līmenī, pirmsvēlēšana laikā, tur nebūs pat melnraksta, par ko diskutēt. Kuram jāuzraksta melnraksts, lai pēc tam varbūt var politiski izplēsties? Jā, pirms es varbūt atbildēšu šo jautājumu, es gribēju mazliet arī repliku par to diskusijas daļu, kas bija iepriekš. Un šeit es vēlos arī no savas puses vēlreiz uzsvērt to, kas ir, man liekas, visiem acīm redzams. Globālā līmenī cīņa par talantiem vienkārši ir šobrīd, ekstrēmi. To var redzēt visos iespējamos formātos, arī man, kad ir iespēja piedalīties dažādos Eiropas Savienības formātos, tikko kāda valsts vai, piemēram, tikko Amerikas Savienībā ir attiecīgi finansējums nogriezts pētniecībai konkrētām programmām, kas notiek uzreiz pa taisno. Vairums valstis ne tikai aktīvi runā par to, kā vajadzētu strādāt pie šo talantu piesaistes, bet tās valstis, kurām ir infrastruktūra, universitātes, investīcijas, aktīvi veido savas programmas, par katru talantu cīnās. Bet paralēli par šo talantu cīnās ne jau tikai Eiropa cīnās, arī Ķīna cīnās, arī Koreja cīnās, arī Japāna cīnās, arī visu pasauli. Un mēs esam šobrīd konkurences apstākļos, un turklāt apstākļos, kuros mēs paši bieži vien aizmirstam to,
tās atšķirības, kad mēs runājam starp Latviju, Eiropas Savienību un trešajām valstīm, un arī to nedomāju tikai Austrālija, bet skatoties Indiju, tuvā austrumu valsts, ir daudz mazāks nekā mums liekas. Es kādu laiku atpakaļ biju skatījies dažādu valstu pētnieciskā darba rezultātus, un man par pārsteigumu Bagdādas universitāte ir tādu pašu zinātnisko publikāciju skaitu gada kā Latvijas universitāte. Kur ir mūsu priekšrocība? Mums ir kvalitāte labāka. Pagaidām. Apstākļos, kuros attiecīgi mēs esam šādos globālos konkurences apstākļos, tā situācija un arī tā pievilcība Latvijai šobrīd ir tajā, ka mūsu ekonomiskā atšķirība no Eiropas vēl ir pietiekami liela, bija pieminētie tie 30 ar kaut ko %, augstākā izglītībā kvalitātes atšķirība ir ļoti, ļoti neliela. Un tā ir šobrīd mums lieliska perspektīva, kuru mēs spējam izmantot. Mums ir gan liels skaits, gan liela atdeve, gan liels augstākās izglītības eksports, spēcīga internacionalizācija un neizmantotais tālākais potenciāls darba tirgumu. Bet šajos apstākļos tā atšķirība augstāka izglītībā jau paliek tik maza, ka arī tas, kas iepriekš tika minēts jautājumos par to, ka ne tikai tas ir ekonomisks faktors vai faktors, cik labi ir iegūt izglītību akadēmiskā procesa ietvaros, kāda ir vide, cik draudzīgi es esmu uzņemts, kāds ir man iespējas, šiem visiem faktoriem ir daudz lielāka nozīme nekā mēs domājam. Un tajā brīdī jautājumā par tālāko rīcību un internacionālās stratēģijas izstrādāšanu lielā mērā ir arī patiesībā elementāra administratīvo jautājumu sakārtošana, kur mēs runājam piemēram par te pašiem datiem. Šobrīd, ka nav vienota informācija par restīvi studiju gaitām, tālākajām gaitām darba tirgu, faktiski jau tie dati un informācija ir rīcībā. Viņi šobrīd ir tādos silos, katrs ir resoru ietvaros un savā starpā nerunā. Mēs labi zinām, mēs principā šobrīd perfekti varam pateikt, ka katru studentu jau kādu laiku, kopš viņš iet sistēmā, arī ārvalstu studentiem, kas ar viņu notiek, vai viņš turpina, vai viņš atbirs un tam līdzīgi. Mums ir absolvents savukārt monitorings, viņš neaptver ārvalstu studentus. Un šie ir tie faktori, kur ir jāsakārto, lai mēs to lauku varam pārredzēt. Mīļo valsts sekretāri, lūdzu rīkojieties, šodien izdodiet rīkojumu, turpmāk iekļaut šo labi, jo tādā ziņā mums ir jāizdara forši. Bet darbs jau pie tā notiek tajā skatā ar valsts izglītības attīstības aģentūras stadiju Latviju kolēģiem. Paldies, un es ticu, ka tu ļoti labus rīkojumus viņiem dod tur valsts izglītības attīstības aģentūrā, vai ne? Jā, es pārbaudu. Es zinu, ko gribu paprasīt. Piedod, es zinu, ka tu esi investors augstākajā izglītībā, bet kā darba devēja konfederācijas šefs, nav vieglāk to vārdu talantu piesaiste izdarīt vienkārši ar, man ir drīz 50 gadi, es meklēju sev jaunu izpausmi dzīvē. Pieņemsim, es esmu ārzemnieks. Kāpēc es nevarētu tikt uzrunāts? Baigi, mēs te ņemamies ar tiem studentiem, baigi jāinvestē viņos. Ātri, mums vajag tagad, ko mums vajag? Pagājušā sezonu vajadzēja ogu lasītājus, konkrētam, labi sezonāls darbs saprotu. Tagad es saprotu būvniekiem, atkal liels bums, vajadzēs strādnieks. Piesaistam, labi, es saprotu, strādnieki nav talantu daļa. Piesaistam ātrus risinājumus, aizpildam tos talantu robus, nevis šajā ilgtermiņa investīcijā, kurā mums galā trauksmēnajā laikā nav laika. Tie nosacīti jaunie cilvēki tiek bieži turēt aizdomās, ka, ko mēs redzējām pētījumā, darba devējs uz viņiem skatās, kā viņš jau tāpat drīz pacels cepuru un aizbrauks, kādi jēga investēt. Cik es zinu, darba devēja konfederācijas prezidents ir mans kolēģis Andris Bīts, bet tas tā. Es tev nosaucu nepareizā amatā. Man nav žēl, tas ir vienkārši jokam. Bet respektīvi, tas, kas vēl jāsaprot, tas ir objektīvi. Protams, ka mēs gribam, un tas ir patiesi, pēc iespējas vairāk uzņēmumu, kuriem augsts pieņemt vērtību, tur vienreiz visādi viņi sauc, bet objektīvi ekosistēmā ir uzņēmumi ar dažādu performanci un ekosistēmai viss vajadzīgs. Tas pats Andris Bita, pieminētais, viens no lielākajiem zivju koncertu ražošanas uzņēmumiem Eiropā, tur pie 1000 cilvēkiem, ir objektīvi, tur vajadzīgi arī vienkāršā darba, jo vienkārši, ja mēs viņiem, ja nebūs tur darba spēks, tā rūpnīca slēgsies ciet, viņš pārvāksies uz citurienu, tā kā tur jābūt, bet arī tas ir jāorganizē, bet izmantojot iespēju, es gribu to savu tādu vīziju iedot, un tā mana vīzija ir tāda, Pārdaugavā šobrīd atrodas faktiski kampusi visām Latvijas lielākajām augstskolām, universitātēm. Iedomājieties, ka mēs būtu tā vīzija tāda, šobrīd mums ir kaut kā 12,000 studentu vīzija, 30,000 studenti, viss tā ekosistēma savienojās, tur ar ričukiem var braukāt, ar visādiem cietājiem braucējumiem, ar droniem lidot, tur parādās kaut kādas vietas, kur var būvēt startupus,
kad visi studenti var izmantot vienu otru visu to kampusu, un tur var iegriezties tāda jauda, kad, nezinu, Nokijas un viss tas pārējais, kas saka, būs smieklīgi. Kaut ko tādu mums vajag ekonomikā, nevis mēģināt pamodināt to beigto zirgu, ko mēs laikrodiem sloganiem darām. Tas ir stāsts, jā. Un, protams, to darīt pragmatiski, jā. Kas saka, kā es vēlreiz saku, imigrācija šeit būs, bet man aicinājums ir to organizēt, sekot līdzi, lai neielaist neko nevajadzīgu, bet imigrācija šeit būs. Tas ir skaidri jāsaprot. Paldies. Lūdzu, reakcija uz šo? Es, protams, ar saviem Zviedrijas piemēriem Labi. ļoti šo atbalstu. Teiksim, šādu inovācijas ekosistēmu veidošanu Zviedrijā, Solnā, Stokholmas blakus esošā piepilsētā, Karolīnskas institūts, blakus AstraZeneca. Apkārt viss augsti prioritizēts jau 20 gadu garumā life sciences, dzīvības zinātņu un bioteka nozare. Miljardiem vērts eksports no tā nāk ārā un zinātne visos tehnoloģiskās gatavības līmeņos, no fundamentālās līdz prototipiem un gataviem produktiem. Un AstraZeneca, Oksfords Universitāte un Karolīnska beigās arī vakcīnu izstrādāja. Otra ir Ericssona IT klasters Šistā, vēl viens rajons Stokholmas piepilsētā. Divas fantastiskas augstu prioritāras nozares, triple vai pat quadruple tā saucamais Helix, kur ir gan valsts, piemēram, Šistā, šī teritorija pirms 40 gadiem tur vēl nebija nekā, atnāca valsts nekustamo īpašumu apsaimniekotājs, izvēlējās šeit mums būs augsto zinātņu, tajā laikā IT klasters. Klāt nāk, protams, zinātnes institūcijas, KTH attiecībā uz IT, Karolīnska attiecībā uz medicīnas tehnoloģijām, klāt nāk bizness, īpaši ar tādiem anchor spēlētājiem. Mums ir ļoti labs piemērs Vefresh, kur ir gan LMT, gan Accenture, citi, kas jau veido šo ekosistēmu, un, protams, nevaldības organizācijas. Un šeit veidojās tā dinamika, kurai veidojās arī gravitācija, piesaistīt starptautiskus talantus. Jo visos līmeņos no izglītības līdz tālākai profesionālai karjerai ir labs pasaules līmeņa piedāvājums. Nu, jums abiem ir, kā teikt, visas sviras, lai to arī realizētu, ne tikai vizionētu vai teikt, atkārtot, uzlabotā veidā. Zviedrijas lūk piemēru, ko varētu dabūt arī. Mēs, starp citu, interesanti, esam tieši viducī šim tikko apzīmētajai teritorijai. Reakcijas, dusmas, sajūsma, drīkst arī aplausus, es pielikšu. Tā, piedodiet, bet šis kungs bija pirmais, un tad jūs, ja? Sveiki, Rudolfs Strots, Latvijas studentu apvienība. Nedaudz sākumā par Eiropas studentu piesaisti. Mēs droši vien no mūsu puses varbūt ne tik ļoti uzsvērt starptautiskos reitingus, jo augstākās izglītības iestādes Eiropā lielās arī jau sāk no tiem atteikties. Bet tas, kas praktiski svarīgi, mēs gribam piesaistīt Eiropas studējošos, ir tāds lietas kā psihoemocionālais atbalsts, kvalitatīvas dienestu viesnīcas, laboratorijas, iekļaujoša vide, un tā skaitā arī Briškana kunga piesauktā valsts reputācija. Līdz ar to tie droši vien ir tie uzsvari, uz kuriem mums vajadzētu likt gan ieguldījumus, finansējumu, lai attīstītu šos jautājumus augstākā izglītībā. Bet es arī gribēju pajautāt, vai aicinātu iespējams Lapiņu kungu. Ja jums ir zināms augstākās izglītības iestādes, kas ļaunprātīgi importē studējošos, varētu tās nosaukt bez mēķa viņus izglītot, tad es aicinātu vai šīs augstākās izglītības iestādes tiešām saukt publiska vārdā, vai jūs neesat gatavs to darīt, tad atsūtīt mums uz Latvijas studentu apvienību. Mēs ļoti labprāt arī vērsīsimies IKVD ar šo informāciju, aicināsim ierosināt ārkārtas akreditācijas izglītības zinātnes ministriju un tam līdzīgi. Bet vienkārši šāda veida komunikācija degradē to mūsu augstākās izglītības sistēmas uzticamību, kas droši vien nav tas pašmērķis, ja mēs gribam uzlabot kvalitāti, ko mēs arī no Latvijas studentu apvienības gribam, un esam gatavi arī jūs atbalstīt ar šo mērķi arī nākotnē. Paldies! Ir atbilde? Jā. Protams, augstskola nosaukums es šobrīd vēl nesaukšu, bet problēma reāli pastāv. Tiekoties ar robežsardzi, viņi intervē tos cilvēkus, kas ielido lidostā. Viņi pārbauda, vai viņi māka angļu valodu, un viņi to studentus pēdiņās atgriež atpakaļ. Ir problēmas ar augstskolām, nevis ar Latvijas universitāti, tehnisko šīm vadošajām Stradiņu universitāti. Stradiņu universitāti, piemēram, man ir bijusi komunikācija, viņi ļoti mērķēti izskata šo katru studentu, ko viņi pieņem, vai viņš spējīgs mācīties, vai viņš beigs, un viņi pēc tam brauc uz Dubaju. Problēma ir tām privātām augstskolām, kas to dara vienkārši, lai pelnītu naudu. Par to ir tas stāsts. Tātad labā ziņa, ka mēs varam fokusēt, ka tās ir privātās augstskolas, bet jūs viņus negribat nosaukt. Kad jūs viņus nosauksiet pirms vēlēšanu laikā? Ok, labi. Jūs jautājums? Sveiki, mani sauc Eis, es studēju Latvijas universitātē.
Latvijas universitātē. Es dzīvoju Latvijā tikai 1 gadu, tāpēc mana latviešu valoda vēl nav laba. Bet es gribētu runāt latviešu, ja es varētu. Tāpēc mans ir jautājums, vienkāršs jautājums. Kas jums ir svarīgāks? Varbūt būtu labāk jautājums būs, kurš jums ir vajadzīgs, piemēram, talants, kurš var strādāt Latvijā, bet nerunā latviski, piemēram, vai negrib mācīties jūsu kultūrā, negrib integrēt jūsu kultūru, vai talants, kas mācās latviešu valodu, dzied latviešu dziesmās, integrējas jūsu kultūru, bet nevar atrast darbu Latvijā. Lūdzu. Okay, jā. Kurš var atbildēt? Protams, please use this service. Ir atbildi? Es domāju, ka dažādās situācijās var noderēt abas grupas, jā, jo tur dažādi var būt. Tas ir mans viedoklis, jā. Varbūt visādas situācijas, jo nevajag visu, teikt, melns un balts, jā. Varbūt dažādas, jo ir kaut kādā brīdī, kad kaut kādām uzņēmumam vajadzīgs ir, vai tieši otrādi kāds uzņēmējs izveido kā investors uzņēmumu, labi, viņš strādā globāli pasaulē, viņš nevar iemācīties visas tur 200 valodas vai 500, kur viņš darbojās. Viņam nesanāk laika, varbūt viņš iemācies labdien uz redzēšanos, jā. Super, viņš šeit izveido uzņēmumu, kurš tur, dod darba vietas, piepildu nodokļus. Otrs saka, ka kaut kā cilvēks, viņš integrējās, varbūt viņam nav tāda kaut kāda uzņēmēja jauda, viņš integrējās, viņš ir daļa no sabiedrības, tā kā abas situācijas var būt noderīgas. Tā. Galu galā Latvijai iedzīvotāju skaita pieaugums. Es redzu jūsu rokas otrajā rindā. Es sākšu ar kundzi un tad jūs, ja? Hello, my name is Sue. It was pleasant to listen to you. And I am also an ITU student. And I would like to share some insights from a student perspective. And first of all, I think our lectures are pretty well in RTU. Thank you. And we have lots of opportunities, such as we host ex-Prime Minister last time in our class, and it was a great experience for us. Good. But I would like to share that when we see in the administrative advisors, when they don't want to work with us, when they just basically don't work, or when they look at our face with the not good feelings, or being able to say that non-European talent is actually not a basically talent, so we need to focus on European talent, is hurting the trust from the student perspective. And to be honest, we are coming here and seeing the only administrative side as an example of workers. So we can imagine how people that we will work in future, seeing those people. And experiencing this kind of situations is actually hurt our trust. And my question is how Latvia planning to invest our trust, because I think the only and main problem is not investing trust here, because they don't want to see, they don't see their future here. They don't want to work with those colleagues in future because they will maybe not want to work with them. So how Latvia planning to invest the trust? Yeah. So before talent, there must be a trust. Then you can maybe hope for catching talent into Latvia's economy. Who would have a response? Protams, var atbildēt latviski. Tātad šī sajūta, es nezinu, jūs esat Rīgas Tehniskās universitātes darbinieki un vadītāji, vai jūs arī jūtat, ka varētu būt, ka tas ir kaut kāds kulturāla tāda džadžošana, kā mums būtu jāsaka, filtrēšana par tēmu Eiropiešiem, jā, citu valstu piedarīgajiem vai vienalga reliģiju vai pasaules daļu, nē. Vai, ka mēs esam sabiedrība, kura virtuves līmenī patiesībā runā vienu un filtrē kaut ko citu. Droši vien, ka jāsaka, ka situācijas mēdz būt visdažādākās. Es zinu tos mācību spēkus, kuri ir augstu novērtēti no visu studentu puses un talantu, un studenti pateicās viņiem, gan ārvalstu, gan latviešu studenti par to, ka viņi investējās ar pilnu un atvērtu sirdi. Un ir, protams, cilvēki, kuri droši vien pārsaka vārdu un varbūt ar savu attieksmi pauž
pauž kaut ko nevisai patīkamu. Tā kā tās situācijas visdažādākās mēdz būt. Jums ir iekšējās kontrolas mehānisms. Ja viens trauksmes cēlāja ēpasts var novest pie attieksmes uzlabošanas, te bija pat nevis par pasniedzējiem, bet vairāk par servisu darbiniekiem. Protams, mums ir gan trauksmes celšanas mehānismi, gan arī ir nepārtrauktas monitorings vismaz 2 reizes semestrī mēs monitorējam mācību spēkus, un tas ir studējošo ziņā atbildēt un sniegt mums šo te informāciju, lai mēs tiešām varam preventīvi reaģēt. Un mēs arī paši ejam un meklējam, skatāmies, kā tas viss notiek. Tā kā darbs tur notiek, bet ir droši vien arī situācijas, kuras mēs nevaram kontrolēt vai ietekmēt, kas ir ikdiena. Labi, vēl pēdējais jautājums, please. Paldies. Mani sauc Vishnu, es esmu no India, but my Latvian language is not that good, so I will stick on to English. Thanks to RTU, actually, I had a course in RTU for Latvian, that's why I learned this much, but I still wish to learn more. The course was not comprehensive. I am here just for 6 months, and I'm very proud of that guy talking so very good in Latvian. I'm also representing International Students Council at RTU, and also I am a student ambassador at RTU. So my concerns are not just my concerns, also apart from a lot of international students as well. So basically, from the lady here who said about the inclusion, basically that's the thing I also want to express, like it's financially excluded as well. We are not financially included, the internationals are not financially included, and also socially included. So basically in International Students Council, the head positions are mostly given to Latvian students, which is also very difficult, and there is no remuneration because there is no motivation to come and participate for international students, talk to them, and there is no delegations or there is no talks between international students to know their concerns. And by financial exclusion, I meant to open a bank account. It's very difficult for an international student. We have to give commission, which is not, it's not proper because when I checked into their system why they are asking this extra money, they said it's KYC. It's kind of, I felt I like Latvia. When I came here, I understood the last decade economic prosperity. The Latvia, I do not know about the political situation here, but from what I understood from another country, Latvia is doing so good. In the last decade, it's tremendously going, and I'm very glad about it as well. I would like to be part of it. That's why I came here, because where there is an economic growth, there is opportunities. So basically, the thing is, I felt that it is kind of a mockery towards Latvian government as well. When we already have the ID cards, I do not know why they ask for a KYC fees when we already have. That's financial exclusion, which makes it very difficult for a student. When Mr. Edwards was saying about the Bolt and Volt thing, the students are forced to do that because they are having difficulty, because the one thing, when they come to Latvia, they have to show the money which they pay. Like in 6 months, I almost paid around 8,000 euros. All of a sudden, in 2 months short notice, the legislation literally gave me a notice like, you have to renew your RP card, you have to give 9,000 extra, which is also a burden in a short notice, which is for a student, for a student, it's which very difficult when it comes to an international students. And it's just a personal thing. When we consider as a third world, like India is evidently the third largest economy in the world, which is obviously more than any European country. But then I personally do not like to be called any country, third country, first country, second in that classification. But then the point being, it doesn't matter, as she was saying,
from where the talents come from, I believe that we should embrace it and grow together. That's what I feel as well. And I'm very glad. And also one more thing about the last presentation where the B category thing. I learned in India the bachelor's degree. I'm doing master's business informatics from the most under 300 universities in India, and I did my project in the group which comes under the 100 IITs, the Indian Institute of Technology. So from where I come from, those 100 ranking institutes, RTU is doing very good in infrastructure. So I do not find rankings as a parameter to understand the potential. To be honest, it is coming from my heart because back in India, the ranking, maybe I learned from an institute which was ranked 121, a world ranking. And RTU, I think it's 723 or something. And also, I am an international representative, and I have seen a lot of people from different countries, including South America, Tunisia, which is very rare. I mingle with them. So basically, RTU is doing so good. So parameter doesn't matter. They are doing very good in that sense. But I would like to share my concern. And also, one thing to the employee union, Mr. Eigers, as well. This was concerns from international students who is doing part-time work in the employment, which is allowed, I believe. So they had this complaint of exploitation because they can't, if they don't work extra hours, which is not legal in any case, more than 12 hours, they are forced, even after going to, after leaving the work, they are forced to work again. They are called, they can't switch off their phone. If they switch off the phone or if they don't respond, they could be terminated, which is very difficult for an international student who's dependent on part-time as well. So it's kind of slavery in a way. It's a very hard, it's a very rough or a very difficult choice of words, but in a way it is. So they are having that, you know, in that way, they cannot thrive. So people come here to learn, study, explore culturally. So in that sense, when they have these kind of struggles in between, they can't grow. So if from the last slides, from the last presentation, if actually it's not Latvia who's under risk, it's the international student who is in risk. Because I can understand that from the statistics, more than 6,000 Indians, I'm only speaking about Indians because it's basically 6,000 Indians, and not even 1% of them is here working or stealing jobs. But all the 6,000 paid money to come here. Like me, 8,000 euros. Consider 6,000 people into 8,000, it's a huge money. Oh, yeah. So Latvia is getting something, but they are not getting anything in return. Because even opening a bank account costs money. When it's a service, it should be a free service. Thank you. Yeah. Can I also say that this case of slavery you have to report actually in Latvia? These guys will help you. Yes, they are from the organization. This is definitely fighting the slavery cases. So Ilze and one more Ilze will meet you in a coffee break, okay? Because this is something we have to, yeah? Ladies, both Ilzes promised me to take care of that case. Man liekas, tas bija apbalvojums jums, ne? Jūs tikāt nosaukt par visforšāko universitāti, ka tā nulīte neko nenozīmē, ka jūs esat baigi foršie no infrastruktūras viedokļa. Tas bija ordenis. Jā, paldies. Paldies par brīnišķīgiem vārdiem RTU. Un es arī dzirdēju to, ko jūs teicāt between lines.
Jā, tā kā pievērsīsim arī tām lietām uzmanību, jo tas bija tāds ļoti patiesas un vietas vēstījums, kas ietvēra gan pozitīvo, gan negatīvo, un negatīvo mēs dzirdējām, sakārtosim savu iespēju robežās. Un šeit es vēlreiz gribētu teikt, ka šis, kas tika stāstīts, iezīmē to nepieciešamību pēc vienotas politikas, kā mēs šeit rīkojamies, jo arī šī naudas trūkums un jautājumi par kontā esošo naudu, tie ir politikas elementi, kuri mums ir vienkārši jāievēro kā uzņemošai augstskolai. Un lūdzu tad, kopš jūs teicāt, ka esat arī starptautisko studentu, es saprotu, biedrībā vai padomē, es aizmirstu to skaisto vārdu, esat lūdzu arī aktīvi, draugi, ja jūs esat tajā padomē, kad mēs rakstīsim šo dokumentu, izklausās, ka drīzumā rakstīsim. Ja? Tādā ziņā, ka mums ir jādzird arī viedoklis. Es atļāvos, tāpēc ilgāk mazliet dot jums vairāk mikrofonu, jo lai mēs, kā teikt, piedodiet, bet visi jūs esat Latvijas pilsoņi šeit uz skatuves. Tādā ziņā paldies par jūsu devumu. Vienu vārdu arī es latviski, par cik pasākums latviski. Es pārstāvu šeit lielāko Latvijas uzņēmēju organizāciju LTRK Chamber of Commerce. Bet mums Latvijā ir tā sistēma, ka tā ir brīvprātīga dalība. Visi uzņēmumi nav mūsu biedri, bet jūs varat padot ziņu studentiem, lai, ja kāds sāk strādāt, vienkārši vēršās, mums pajautā. Mēs tā kā zinām par tiem uzņēmumiem un skaidrs, ka saka, mēs varam padot ziņu, vai tas uzņēmums ir drošs, vai mēs nezinām un tam līdzīgi. Tā kā esat aktīvi un vērsties. Krišāna Valdemāra ielā 35 Chamber of Commerce Latvijā. Ļoti skaista māja. Es gribu tikai pateikt un novērtēt, ka brīvā valstī mēs uzklausām viens otru, un ja tiešām ir šādi cilvēku tirdzniecības būtībā gadījumi, tad kur ir divas rokas pacēlās pašas, redziet, cik viegli demokrātiskā valstī dzīvot, un par to liels paldies. Es zinu, ka Indija ir lielākā demokrātija pasaulē, nestraucieties. Paldies jums visiem. Mēs tagad liekam tikai daudz punktus, jo mēs tikai nomainām jūs pret citiem ekspertiem un arī citu diskusijas vadītāju. Zane, es dodu mikrofonu tev. Es zinu, ka kāds grib varbūt izlocīt kājas vai kā, bet turpināsim, labi? Mēs esam tā saplānojuši, lai intensīvi būtu. Liels paldies aplausu ziņā.